Tā, cienījamie mediju pārstāvji, esiet sveicināti Skonto stadionā. Latvijas Nacionālās futbola izlases pirmsspēles preses konference. Kvalifikācijas turnīra 4. spēle. Kvalifikācijas turnīru mēs rītdien turpināsim ar spēli pret Lihtenšteinas Valstsvienību. Ar mums kopā šodien preses konference ir Valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs Starkovs, Latvijas Futbola Federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un arī spēlētājs pussargs Artis Lazdiņš. Es domāju, mēs sāksim ar galvenā trenera komentāru, pavaicājot, kā komanda gatavojas rītdienas mačam. Aleksandr, lūdzu. Во-первых, я хотел бы меньше говорить сегодня о прошлой игре, потому что она уже в прошлом, и время уже прошло. Я думаю, что вы многие уже отписали свои средства массовой информации и мнения, и по этой игре. А вот мы готовимся, не может принимать участие Кряуклис и Клява, а остальные все готовятся. И, конечно, задача наша наконец-то выиграть. Приложим все силы. Понятно, что банально скажу, но об этом говорит любой тренер любой команды перед встречей с любым соперником. Испанец перед игрой с Белоруссией, рейтинги несопоставимые, он говорит, что будет сложная игра. У нас то же самое, будет сложная игра, и нам надо будет и проявить максимум и настроя, и мастерства, и поддержки, и воспользоваться тем, что мы играем на своем поле, чтобы в конце концов, наконец-то, добыть первые 3 очка в турнирной таблице. Vai ir nepieciešams tulkojums? Tulkojums nav nepieciešams, un tad angļu valodā mēs notulkosim pēc tam individuāli. Jā, paldies, Aleksandr, un tagad, es domāju, dosim vārdu arī mūsu komandas vienam no spēlētājiem, pussargam Artim Lazdiņam. Arti, kā komanda gatavojas? Tev šodien pārstāv spēlētāju viedokli, šodien presa konference, un kāds ir vispār noskaņojums pirms šīs cīņas rītdien? Komanda gatavojās ļoti nopietni. Galvenais ir uzvarēt šo spēli. Un, tā arī cerams, ka būs. Īsi un kodolīgi. Jā. Paldies, un tagad dosim vārdu Latvijas Futbola Federācijas ģenerālsekretāram Jāni no Futbola Federācijas puses, kā notiek gatavošanās rītdienas spēlē. Es domāju, no mūsu puses mēs izdarīsim visu, lai spēle noritētu normālos apstākļos. Jūs zināt, mazliet mums ir problēmas ar laukumu. Es domāju, ka par šīm dienām viņi sagatavos. Nemaz tik daudz laika nav līdz spēles sākumam, tāpēc mūsu izlase arī netrenējās uz šī laukuma, bet trenējas Arkādijas laukumā. Par spēli paši skaidrs, kā jau teica arī valsts galvenais treneris, un tāpat arī spēlētājs galvenais ir uzvarēt. Saprotam arī atkārtoši Starkova vārds banālo frāzi, ka nebūs viegla spēle, galīgi nebūs viegla spēle. Saprotu, jo jūs atceraties iepriekšējos gadus, mēs pat vienreiz zaudējām Lihtenšteinu. Es domāju, ka spēlētājiem jākoncentrējās uz visiem 100%. Spēles tiesneši ir no Rumānijas. Un spēles, es nezinu, delegācija, kas kāda interesē, ir Krievijas pārstāvs. Un